Cik bieži tu sāc dienu ar rīta vingrošanu? Patiesībā katru rītu. Kāpēc? Jau gadus 30. Kāpēc? Pirmām kārtām man bija muguras trauma. Man katru rītu ir jāiekustās, lai varētu kustēties. Un otrs ir tīri fizioloģiski. Cilvēkam vajadzīga rītrosme. Pavērojot, teiksim, suns, ka pieceļās vai kaķis, viņš vienmēr izstaipās pēc gulēšanas. Cilvēkam tieši tas pats. Jā, ar izstaipīšanos gan, bet vingrošana ne tā. Es esmu no laukiem un tad es tā katru rītu jau cenšos, kā pieceļos un braucu uz darbu. Bet vingrošana diezgan nesenāk. Lai iekustētos dienas gaitām, jau tagad Olimpiskā komiteja sagatavojas vingrojumu ciklu. Tās sastāv no vienkāršiem un visiem ērti veicamiem uzdevumiem. Šie vingrojumi, kas esot grūtāk un arī interesantāk nekā pērn, iekļauti Latvijas Olimpiskās dienas programmā. 2. gadu pēc kārtas tā tiek rīkot ar mērķi popularizēt olimpisko kustību, veselīgu dzīvesveidu un godīgas spēles principus sportā. Ogrē pieteikuši piedalīties Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes novada skolas. Šobrīd ir pāri pa 600 dalībniekiem pieteikušies, bet šis pasākums notiek ne tikai šī rīta vingrošana kopā visiem, bet arī notiek stafetes. Tā kā mums Ogrē ir ļoti labs stadions, tad šajā dienā notiks stafetes pretstafete, 4x100 metru stafete un 400, 300, 200, 100 metru stafete. Šogad Olimpiskās dienas dalībnieku skaits te ir dubultojies, un tajā piedalīsies vairāk nekā 70 000 skolēnu, 76 norises vietās visā Latvijā. Ar vingrojumu kompleksu var iepazīties mājaslapā Latvijas Olimpiāda LV. Es domāju, ka tas ir ļoti iedvesmojoši, ka pašiem mums katram ir jāvingro. Jo katram jādomā par savu veselību, un tāpēc arī es iesaku vingrot. Arī Ogres televīzija 28. septembrī 10:00 iesaka visiem pievienoties kopīgai rīta vingrošanai. Laura Liepiņa, Zanda Tereško, Ogres televīzija.